Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, cienījamie handbola līdzekļi. Rīgas Olimpiskajā centrā pirmo reizi lielais handbols, pirmo reizi pasaules čempionāta kvalifikācijas spēle, un tajā tūdaļ sāks spēlēt Latvija un Lietuva. Pirms dažām dienām abas komandas tikās Kaunijā, Kaunas sporta hallē. Un tur lietuvieši uzvarēja 29-28 ar vienu vārtu pārsvaru. Vēl mūsu grupā ir Rumānija un Luksemburga. Šīs komandas šovakar Rumānijā Oraģā arī spēlē otro reizi. Pirmajā spēlē Rumānija uzvarēja 36-20 un jau nākam trešdien šeit pat šajā Rīgas Olimpiskajā centrā Latvija spēlēs ar Rumāniju. Tikai viena komanda no katras kvalifikācijas grupas iekļūst nākamajā kārtā, jeb izslēgšanas spēļu turnīrā, un tas nozīmē, ka katrai spēlē, katram punktam, katriem gūtiem, katriem zaudētiem vārtiem ir īpašs svars. Ej sazini, ko un starp cik komandām beigās nāksies rēķināt. Šīs spēles tiesneši ir no Baltkrievijas Sergejs Repins un Andrejs Gusko. Jūs ekrānos ir Sergejs Repins, viņš garākiem matiem, tā ka viņus ļoti viegli būs atšķirt. Nu, un par Andreju Gusko varu pateikt, ka viņa tēvs savulaik bija ļoti pazīstams Minskas ASK spēlētājs, ar iesauku profesors, saspēles vadītājs Gusko. Pēc tam viņš bija vairākus gadus Baltkrievijas sieviešu izlases galvenais treneris. Nu, diemžēl viņa vairs starp mums nav. Viņš ar sirds trieku pirms kāda laika, man liekas, pagājušajā gadā nomira. Latvijas izlase kreisajā laukuma pusē. Mums vārtos Dmitrijs Brašņikovs ar 12. numuru, Margots Valkovskis 4., 5. Māris Veršakovs, 17. Arnolds Strauma, 14. Evars Klešniks, 9. Andrejs Kuzmins un 13. Aleksejs Kuzmins. Tāds ir mūsu sastāvs. Lietuviešiem vārtos Vaškevičs 1. numurs, ar 15. numuru Rasikjavičs, ar 14. Stelmoks, Galkauskis 9. numurs, ar 8. numuru Strasts, Marcinkjavičs ar 21. un kas tur labajā malā Račkauskas 19. numurs ar 19. numuru. Latvijas izlasē pirmais uzbrukums. Andrejs Kuzmins, Veršakovs un Arnolds Straume. Arnolds Straume no savas kreisās malas gūst pirmos vārtus Latvijas izlases labātāji. Ļoti laba zīme, tāpēc, ka abu komandu pirmajā spēlē Kaunijā mēs 8 minūtes mocījāmies, kamēr beidzot atslēdzām Aruna Vaškeviča sargātos vārtus. Tagad tas izdevās jau pirmajā minūtē. Marcinkjavičs, kreiso malu, Rasikjavičs. Kļūdās lietuvieši, bumba mums. Kuzmins, tas kurš Aleksejs, kurš saspēles vadītājs. Vaškevičs atsit bumbu. Un lietuviešu pretuzbrukums. Račkauskas piebremzē, ātrais uzbrukums nesanāk. Noskriets Rasikjavičam, bet bija noteikuma pārkāpums pret viņu. Lietuvas izlasē spēlē praktiski tikai ārzemju klubu spēlētāji. Galkauskis ar 9. numuru nāk uz maiņu no Šviesasava Noris komandas. Pārējie visi spēlē ārzemju klubos. Vēl varbūt garais Kreilis Mindaugs Veta parādīsies laukumā. Visticamāk, ka mēs viņu redzēsim. Pārējie visi, ko jūs šobrīd redzat, visi spēlē ārzemju klubos. Iespēja robežās pieminēšu Marcinkjevičs ar bumbu, 21. numurs no Kadeten, no Šveices kluba. Rasikjavičs garām vārtiem metiens, bet Brašņikovs jau bija kreisajā stūrī. Un, domāju, bumbu būtu atvairījis lieliski. Dmitrijs Brašņikovs nospēlē abu komandu pirmajā spēlē. Evars Klešniks, pagājušā gada Eiropas handbola federācijas kausa ieguvējs. SNS Tusem sastāvā arī tagad spēlē šajā klubā, kurš gan finansiāli problēmu dēļ ne tikai neaizstāvēs savu Eiropā iegūto trofeju, bet arī ir aizgājis uz Vācijas 3. pēc ranga līgu, kur ir ļoti pārliecinošs līderis, un jādomā, ka 2. Bundeslīgā tas būs. Brašņikovs atsit bumbu pēc Atājeva metiena, ātrais uzbrukums, Andrejs Kuzmins 3-0 Latviju vadībā. Andrejs Kuzmins lieliski spēli aizvedīja Kaunijā. 4 no viņa 5 metieniem bija precīzi. Un tagad šis Šokolāda Boys Tallinas kluba pārstāvs mūsu izlasē. Un pirmais, starp citu, no Latvijas handbolistiem, kurš spēlē Igaunijas klubā. Gūsta 3. vārtus 3-0. Tūdaļ būs spēlētas 3 minūtes. Ļoti labs sākums Atājevs. Račkausks. Atājevs.
Pagaidām ļoti aktīvi, ļoti labi mūsējie 5-1 aizsardzības spēlē. Marcinkevičs. Pirmo reizi bumba ielido mūsu vārtos. Izceļas Marcinkevičs. Viņš guva pirmos 3 vārtus. Ne, pat pirmos 4 vārtus abu komandu pirmajā mačā Kaunijā. Tas ļoti labs viņam bija sākums. Spēlētāju maiņas uz aizsardzību, uz uzbrukumu. Māris Veršakovs atkal laukumā ar 5. numuru. Jā, mums ir vairākas jaunas sejas, vairāk jaunu perspektīvu spēlētāji, interesanti spēlētāji. Var teikt, ka šī komanda ir tādā tā kā tapšanas stadijā. Vaškevičs atsit bumbu pēc Alekseja Kuzmina balsta metiena. Lietuviešu vārdsargs spēlē Konkordija Deličs klubā Vācijas pirmās, jeb augstākās Bundeslīgas klubā. Teicami spēlē Dmitrijs Bražnikovs, atsit Stelmoka metienu. Stelmoks ir ļoti labs līnijas spēlētājs, viņš spēlē Gepingens komandā. Vienā no šobrīd, var teikt, spēcīgākajām Vācijas Bundeslīgas komandām, un tur viņš arī viens no līderiem, 9. numurs, 14. numurs Andrius Stelmoks. Lietuvas komandā, viņš sagādāja mums visvairāk problēmu Kaunijā. 8 vārti bija viņa rēķinā. Veršakovs, Klešniks, Aleksejs Kuzmins, Straume. 4-1. Arnolds Strauma teicami apspēlē 1-1. Savu sedzēju un gulst vārtus. Brīva vieta Olimpiskajā centra tribīnē praktiski nav. Šajā pusē vēl ir, bet tur tie skatītāji, kas atnākuši vēlāk, vienkārši netiek garām uz tām vietām. Kāds sakot, par maz vietu priekš šādām spēlēm. Basketbolam vienkāršāk, basketbolā mazāks laukums. Tur arī laukuma galos ir iespējams novietoties skatītājiem. Handbolā nekas tāds nesanāk. Atājevs nostaigāts, bet Atājevu tur Kuzmins un brīvmetiens. Vēlreiz skatāmies atkārtojumā. Atājevs spēlē Parīzes klubā, bet pirms Ziemassvētkiem parakstīja līgumu ar Šveices komandu Kadeten un tagad spēlēs kopā ar Marcinkeviču vienā komandā. Turpat, kur spēlē arī Klimčausks. Ārējais Krēlis, kurš traumas dēļ lietuviešiem nepalīdz. 7 metru sodametiens uz Latvijas izlases vārtiem. Aizsardzības zonā viss ir pareizi. Pārkāpumu tur varbūt arī nebija, bet atrastamies šajā 6 metrība aizsardzības zonā. Andrejs Kuzmins traucēja un ļoti izteiksmīgs arī šāds tiesneša žests, ar ko viņš arī paskaidro Klešnikam, par ko šāds sots. Aleksandrs Babra nāk Latvijas izlases vārtos. Vārtsargu maiņa uz 7 metru sodametienu un Daļus Rasikevičs no Sankt Galenas kluba, arī no Šveices kluba, gūst 2. vārtus Lietuvas izlases labā. 2-4. Klimčauska nav, Paužoļa nav no Hanoveras kluba. Lietuviešiem arī ļoti spēcīga ārējā spēlētāja. Nav arī Žuras saspēles vadītāji, bet viņi arī nebūs, jo viņš jau ir aizvadījis pirmo oficiālo spēli Austrijas izlases sastāvā pret Bulgāriju šajā nedēļā, tā ka vienu labu saspēles vadītāju lietuvieši ir zaudējuši. Mums, protams, arī nav visu labāko. Nav Līberga, nav Uščina, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar palīdzēt izlasei. Bet, vienmēr jau laikam, gandrīz vienmēr tā būs, katrā ziņā to jārēķinās, ka kāds var izkrist. To jābūt gataviem. Strazdam brīdinājums. Andri Gulbi redzējāt savos ekrānos mūsu komandas galveno treneru. Antans Skarbālis ir lietuviešu galvenais treneris Andrejs Kuzmins. 5-2. Uz aizsardzību nāk Atis Gailis Veršakova vietā. Spēlē priekšējā, ja izvirzītu aizsargu, viņa tur ar Kuzminu šajā pozīcijā var spēlēt, kaut gan Kuzmins spēlē kā 2. numurs no kreisās puses šobrīd aizsardzībā. Atājevs nostaigāts. Kuzmins, Klešniks. Protams, ka lietuviešu lielākā uzmanība Klešnikam un Māris Veršakovs izmanto šo situāciju, ka Klešniks saulaicīgi viņam atmet bumbu un, tā teikt, tādā uzskrējienā, bez leciena gandrīz vai Māris Veršakovs gūst vārtus 6-2. 8. minūte +4. Latvijai labs sākums.
Tājels nomainīts ar otro numuru lietuviešiem Valds Novickis. Valdemāra Novicka, Seulas olimpiskā čempiona dēls, kurš pirmo reizi Lietuvas izlasē debitēja tieši pret Latviju iepriekšējā mačā Kaunijā. 20 gadus vecs spēlētājs, arī saspēles vadītājs, bet, protams, krietni savādāk spēlē nekā tēvs, bet, vizuāli ir kā mammas kopija. Marcinkevičs tieši augšējā stūrī. Klešniks sasteidza Eivards Klešniks šo metienu. Labi jau bija domāts, bet nedaudz par augstu parāvu bumbu uz augšu, un tā virs vārtu pārlikņa ielidoja aizsarga tīklā. Marcinkevičs tagad kreisā inside pozīcijā, vidū Novickis un Račkauskis pa labi. Tāda viena pārmaiņa uzbrukumā. Strass spēlē labajā malā lietuviešiem. Račkauskis pagaidām izdodas mums tas, kas visvairāk neizdevās Kaunijā. Proti izdodas pagaidām neutralizēt Stelmoku. Izdodas pagaidām neļaut viņam saņemt bumbas līnijā. Bražnikovs atvaira viņš Račkauska metienu. Šis augumā nelielais krēlis no spāņu kluba Algerisas sagādā parasti pretiniekiem daudz nepatikšanu. Ļoti ass metiens viņam. Stelmoks beidzot dabū bumbu, bet nenoķer to tā kā nākas, un tāpēc arī neizdodas viņam kārtīgs metiens. Veršakovs 7 metru soda metiens uz Lietuvas komandas vārtiem. Māris Veršakovs to nopelna. Viens no mūsu jaunajiem spēlētājiem, un Aigars Lazdiņš, viens no mūsu pieredzējušākajiem spēlētājiem, dosies šo soda metienu izpildīt. 6-3 Latvija priekšā. Aigars Lazdiņš pret Arūnu Vaškeviču. 7-3. Ar tādu nevisai spēcīgu, bet viltīgu un izcili precīzu metienu Aigars Lazdiņš atjauno 4 vārtu pārsvaru. Novickis, Račkauskis, Marcinkevičs. Meklē savu līnijas spēlētāju lietuviešu. Kaut gan viņiem arī tā sauktie ārējie metēji ir labi. Lūk, Marcinkevičs met ļoti sarežģītu metienu ar atsitienu pret grīdu. Atvaira Dmitrijs Bražnikovs, Švacas kluba handbolists. Viņš arī spēlē Šveicē. Viņam Marcinkeviča gājieni ir labi pazīstami. Bet tik un tā ārkārtīgi viltīgs, ļoti sarežģīts metiens vārtsargam. Bražnikovs ar to tiek galā. Kuzmins, Aleksejs Kuzmins, Klešniks, 8-3. Lieliski izspēlēts uzbrukums. Klešniks uz pretējo inside aizgāja, saņēma bumbu, un tālāko jūs tikko vēlreiz redzējāt atkārtojumā. 8-3 pēc gandrīz 11 nospēlētām minūtēm. Novickis, Marcinkevičs. Novickis. Brīdinājums Aleksejam Kuzminam. Pagroda mugurā viņš Valdu Novicki. Interesanti, kā Valdis Novickis un viņa tēvs Valdemārs Novickis ir dzimuši vienā dienā. Man liekas, 22. janvārī. Tikai 30 gadu starpība. Tur arī jābūt sodam. Sods ir brīvmetiens uz mūsu vārtiem, bet varēja būt arī, atklāt sakot, bargāks sods par šo pārkāpumu. Reiz Krekla nedaudz pieturēja Marcinkeviču. Račkauskis, Bražnikovs izvelk bumbu špagatā no vārta apakšējā stūra. 38 gadu mūsu vārtsargam, ļoti pieredzējis vēl kādreiz celtnieka meistarkomandas pamat vārtsargs. Belgorodā dzimis spēlētājs, kurš saņēmis Latvijas pilsonību. Eivards Klešniks, 9-3. Antants Skarbalis, man liekas, pieprasīs minūtes pārtraukumu. Tieši tā arī notiek. Lietuvas izlases galvenais treneris Antants Skarbalis pieprasa minūtes pārtraukumu. 9-3 Latvija vadībā pēc 12 nospēlētām minūtēm. Tādā
knockdownā, var teikt, Lietuvas izlase, atklāt sakot, tādu sākumu. Diezinu, vai kāds gaidīja, bet tas ir tikai sākums, un to nedrīkst nemirkli aizmirst. Lietuvieši Kaunijā bija vadībā ar 16-10, ar 16-11 pabeidza pirmo puslaiku, bet cik tur trūka, lai lietuvieši būtu izlaiduši uzvaru. Paskui pabandysim 6-0. Vyrai, grįžtam į gynybą, netliekam tų punktų, kaip susitarėm. Atsistojam ir bandykim blokuoti, Ir neskubēkim puolime. Tie, kas saprot lietuviski, tie saprata, ko teica Antons Skarbalis. 6-0 redzot spēlēs aizsardzībā, lai nelec ārā spēlētāji, lai īpaši neiet ārā mūsu ārējiem spēlētājiem, jo ļoti ātri, ļoti veikli mūsu spēlētāji. Un uz šīm ātruma īpašībām viņi apspēlē savus sedzējus bieži vien, bet ja tu apspēlē 1-1, tad tev vienmēr būs turpinājums. Cita lieta, kā tu to izmantos, ja katrā spēlē tomēr. Lai cik gudra, lai cik pareiza būtu taktika, bet šī taktika balstās uz individuālo meistarību. Ja tu 1-1 netiec galā uzbrukumā vai gluži otrādi aizsardzībā ar savu pretspēlētāju, tad šādai visgudrākajai un pareizākajai taktikai diezinu vai ir kāda nozīme. Ar 7. numuru lietuviešiem Mindaugs Sveta, 2,4 cm garš spēlētājs. Viņš aiziet uz labo malu. Viņa ar Račkausku droši vien tur mainīsies atkarībā no spēles situācijas. Navickis, Rasikevičs, Marcinkevičs un kavē Vetu, jā. Ne bez mūsu spēlētāju pretdarbības Sveta nenoķer bumbu, tāpēc arī tā paliek Lietuvas komandai. Marcinkevičs. Stelmoks pārkāp noteikumus. Nē, jāsāk vēl. Jāsāk vēlreiz šis uzbrukums mūsējiem. Acīm redzot, ne no vietas kāds ievadīja bumbu spēlē, jo brīvmetiens jāizpilda nevis skrejienā, bet pilnīgi no vietas. Antons Skarbalis neapmierināts ar šo tiesnešu lēmumu. Valkovskis tur un Stelmoks, protams, viens otru pieturēja. Tiesneši nolēma, ka Stelmoks bija vainīgs. Klešniks neizdevās piespēle līnijā un ātrais uzbrukums Rasikevičs pretī tukšiem vārtiem. Bražņikovs izskrēja, centās pārtvert bumbu, neizdevās viņam to izdarīt. 4-9. Vēlreiz skatāmies. Dmitrijs, protams, arī necentās Rasikeviču kavēt. Tad tas varētu iznākt diezgan rupšs pārkāpums un grūti prognozēt, kādas tam būtu sekas. Aleksejs Kuzmins, Veršakovs. Pagaidām mūsu arī nevar izmantot. Aleksejs Kuzmins, balsta metiens 10-4. Mūsu arī savu līnijas spēlētāju Margotu Valkovski arī nespēja izmantot tā, kā to izmantoja Kaunijā. Abās komandās līnijas spēlētāji bija rezultatīvākie pirmajā mačā. Stelmokam 8 vārti, Valkovskim bija 7. Pagaidām ne Stelmoks, ne Valkovskis vēl nevienas vārtus nav guvuši. Vārtsargu maiņa Lietuvas komandā. Ar 12. numuru Egidijs Petkevičs nāks no Reikjavikas kluba Fram. Un uz mūsu vārtiem 7 metru soda metiens. Aleksandrs Babra atkal mainīs Dmitriju Bražņikovu. Un atkal viņa divcīņa ar Dali Rasikeviču par šo pārkāpumu. Un atkal aizsardzības zonā. Andrejs Kuzmins atradās jau aiz šīs 6 metru zonas, jeb aizsardzības zonas. Rasikeviča metiens precīzs, 5-10. Piecpadsmitā minūte arī pirmajā puslaikā Latvijas komandu uzbrukumā. Pagaidām praktiski bez maiņām mūsējie spēlē, atskaitot tās maiņas, kas ir 7 metru soda metiens Valkovskim. Un brīdinājums Stelmokam. Divu līnijas spēlētāju divcīņā šoreiz uzvar Valkovskis. Tagad atliek tikai Lazdiņam uzvarēt Petkeviču.
izdodas Aigaram to izdarīt 11-5. Aigars arī spēlē Islandē komandā tur. Tā ka viņi ar Petkeviču arī tur tiekas. No Aigars jau ne pirmo sezonu spēlē Islandē. Šo sezonu viņš tur ir spēlējošais treneris tur komandā. Nu, mums arī Aleksejs Kuzmins spēlē Islandē. Tā kā 2 islandieši Latvijas izlasē, jā. Un pārējie kodola sastāda, izņemot ārzemniekus, 7 metru soda metiens. Un brīdinājums Atim Gailim. Aizsardzības zonā atradās Atis Gailis, kavējot Stelmoku. Un 7 metru soda metiens uz mūsu vārtiem. Protams, ka Rasikevičs, kamēr spēlētājs nekļūdās, tikmēr jau viņš met šos 7 metru soda metienus. Bet mūsu ievārdsargu nemaina. Dmitrijs Bražņikovs paliek vārtos. Kaunijā gan Babra, gan Bražņikovs pa vienam 7-metrniekam atvairīja. Vaškevičs, ja nemaldos, pat 3 atvairīja. Daudz netrūka, lai Bražņikovs arī tagad atsistu bumbu. 6-11-16 minūtes spēlētas pirmajā puslaikā. 5 vārtu pārsvars Latvijai. Straume. Straumes apcīt arī kādreiz ir spēlējis Islandē. Ja reiz mēs esam pieskārušies geogrāfijai, kļūdās Klešniks. Nenoķer bumbu. Račkausks un piebremzē lietuvieši. Viņiem arī tagad tāds nostabilizējies sastāvs. Pirmajā komandas spēlē Andris Gulbis ļoti bieži mainīja spēlētāju virknējumu. Mainīja vienu iemeslu dēļ. Negāja spēle no rokas, tīpaši pirmajā puslaikā. Tika meklēti dažādi varianti. Galu galā tika sameklēti diezgan labi vairāki varianti. Es domāju, ka vienu ļoti interesantu variantu mēs redzēsim. Varbūt ne īpaši garā laika posmā, bet redzēsim noteikti. Veta. Kaut kas līdzīgs basketbola metienam. Vetas izpildījumā Kuzmins. Klešniks jāatmet uz malu. Nē, uz malu nesanāk. Un 9 metru brīvmetiens Valkovskis. Valkovskis spēlē arī Austrijā. Hard komandā. Tāpat kā Bražņikovs. Klešniks. Gan asi pret Klešniku spēlē lietuviešu aizsardzībā. Kaunijā bija ļoti izteikti tāda asa, var teikt, uz provokāciju robežas spēle pret Klešniku. Tomēr lietuvieši zina, kurš ir bīstamākais. Oļānisks Severa metiens atbildot pret tādu diezgan rupju darbību aizsardzībā 12-6. Protams, ka ļoti pietrūks tas, ka Evers ar komandu kopā praktiski nav trenējies. Viņš atlidoja no Esens uz spēli Kaunijā. Tagad viņš ieradās uz vakara treniņu tikai no Vācijas, arī no Esens. Viņš nedabū patrenēties kopā ar komandu, un tas jūtams. Tas bija ļoti jūtams Kaunijā. Šodien tas mazāk jau jūtams. Un cerams, ka trešdien spēlē ar Rumāniju tas būs vēl mazāk jūtams. Bražņikovs atsit bumbu pēc Račkauska metiena. Navickis juniors. Klešniks. Uz noraidījuma robežas spēlē Stelmoks. Viņi ar Klešniku ir labi pazīstami. Abi spēlē Vācijā. Pagājušajā gadā abi spēlēja pirmajā Bundeslīgā. Tagad dažādās līgās, bet tik un tā labi viens otru zina. Arī izlasēs spēlējuši savā starpā pietiekami daudz. Klešniks, Aleksejs Kuzmins, Valkovskis. Māris Veršakovs iespēja līnijā, labi spēlē Petkevičs. Petkevičs atsida bumbu, bet tā trāpa Galkauskam, kurš atradās jau aizsardzības zonā, un līdz ar to bumba paliek Latvijas izlasē. Var turpināt uzbrukt. Aleksejs Kuzmins, Klešniks.
Teicams, Māra Veršakova metiens 13-7. Protams, ka lietuvieši tagad pievērsīs lielāku uzmanību Klešnikam, bet to var izmantot. Kāds liekas spēlētājs nāks klāt, un tas nozīmē, ka kāds paliks brīvāks. Tā kā tagad tika atmesta bumba Veršakovam, un tas ieraidīja to vārtos. Veta. Veršakovs. Margots Valkovskis. Vēliski iespēja līnijā. Bijušie kluba biedri, ASK, ABLV komandas bijušie kluba biedri Veršakovs un Valkovskis nav aizmirstuši vecās sadarbības. 14-8, 20 minūtes spēlētas pirmajā puslaikā. Ar 3. numuru lietuviešiem Aurelijs Sabonis no Paņevežas kluba laukumā, viens no nedaudzajiem, un Novickis. Varēja šoreiz veiksmīgāk Bražņikovs nospēlēt, bet negribās neko sliktu teikt. Galu galā Dmitrijs tā jau ir tik daudz laba un vērtīgi izdarījis šajās 20,5 minūtēs. Klešniks. Abiem 2 minūtes. Galkauskam un Valkovskim. Appusējs noraidījums, cīnoties tur līnijā, tā gadās kādreiz, ka emocijas ņem virsroku. Un, lai atvēsinātu abus spēlētājus, Baltkrievu tiesneši viņus noraida. Māris Veršakovs jūs ekrānos, jaunās paaudzes spēlētājs, 21 gads, man liekas, viņam. Un Edgars Vadzītis nāk pirmo reizi laukumā šajā spēlē. Vēl viens mūsu jaunās paaudzes spēlētājs. Viņš ieņems tagad Valkovska vietu līnijā. Viņš guva 1 vārtus Kauņā. Debitēja jau iepriekšējā Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēļu ciklā. Evars Klešniks 15-9. Lietuviešiem 3 vārtsargi pieteikti uz šo maču, un tagad sāk sildīties 3. no tiem. Čivilis, redzēsim, varbūt viņš nāks arī laukumā. Antanas Skarbālis nav apmierināts pagaidām ne ar Vaškeviča sniegumu, un izskatās arī ar Petkeviča sniegumu viņš nav apmierināts. Novickis 1-1 apspēlē Klešniku. Un gūst vārtus. Lietuviešu treneri pieprasa arī 2 minūšu noraidījumu. Vēl 45 sekundes abas komandas spēlēs mazākumā. Ģirca Lilienfelds mums nāk ar 18. numuru. Laukumā viņam arī pirmais izgājiens šajā mačā. Lilienfelds, Veršakovs, 2 dobeles handbola audzēkņi mums ārējā līnijā tagad. Lilienfelds iespēlē līnijā Vadzītim. Brīvmetiens. Tā izskatījās diezgan briesmīgi, bet nebija tur nekas tāds, lai sekotu noraidījums. Nepareiz uzliek bloku Vadzītis, bumba lietuviešiem Marcinkevičs. Rasikevičs. Vārtu pārliknis spēlē mums par labu, bet bumba paliek lietuviešiem. Rasikevičs, Bražņikovs. Lieliski spēlē mūsu vārtsargs. Rasikevičs tādu ļoti viltīgu ar tā saukto griezto metienu centās apspēlēt Bražņikovu. Tas viņam neizdevās. 24. minūte, abas komandas pilnos sastāvos. Un kas nāks? Klešniks nāk. Jā, Klešniks nāk atpakaļ laukumā. Māris Veršakovs, Aleksejs Kuzmins, Klešniks. Tāda ir ārējā līnija mums. Un par katru svilpi sev par sliktu. Abi lietuviešu treneri lec kājās, lec gaisā. Protams, ir arī strīdīgas situācijas, bet ja viņi tā turpinās, tad tas nāks par sliktu tikai viņa komandai.
Šīs spēles komisārs ir Vladimirs Kijaško. Savulaik ļoti pazīstams tiesnesis. Kijaško Kiseļovs, Krasnodaras tiesnešu pāris tāds bija 80. gados, viens no labākajiem Padomju Savienībā. Un arī šo metienu Bražņikovs atvaira. Nu, grūti pateikt, vai Bražņikovs vai vārtu stabs, bet jebkurā gadījumā vārtsargs izdarīja visu, lai Sabonis netrāpītu. Un 25. minūte, 15-10. Lilienfelds Klešņika vietā. Andrejs Kuzmins, Lilienfelds, Veršakovs, Straume. Nu, šoreiz Straumam neizdodas apspēlēt Račkausku. Vēlreiz pacelta tiesnešu rokam, jābūt metienam. Straume zaudē bumbu, bet tik un tā 1-2 piespēles un jābūt metienam. Aigars Lāsdiņš mūsu komandā laukumā, Alekseja Kuzmina vietā. Tiesneši aptur spēles laiku. Bumba Lietuvas komandai. Nu, vajadzēja kaut ko konkrētāku izdomāt šajā uzbrukumā, nevis tā pārāk imitēt. Tāpēc bumba atņemta. 5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Marcinkevičs, Rasikevičs un Nevickis ieņem savu saspēles vadītāju vietu, bet Stelmoks ieņem savu vietu līnijā. 15-10 Latvijai 5 vārtu pārsvars. Straume priekšējā aizsarga pozīcijā. 2 minūtes. 2 minūtes bez jebkādiem variantiem. Pārkāpums pret Saboni. Skatāmies vēlreiz, lūk, šis noteikuma pārkāpums. Un Latvijas izlase paliek mazākumā 2 minūšu noraidījums Arnoldam Straumem. Stelmoks jūs ekrānos, Gepingens kluba spēlētājs. Nevickis, Atājevs pēc ilgāka laika atgriezās laukumā lietuviešiem. Marcinkevičs. Tāda neveiksmīga epizode mums no bloka. Bumba atstāja, maina lidojuma virzienu un ielido vārtos. Pretējā gadījumā Bražņikovs, domāju, to būtu atvairījis. 11-15. 4 minūtes jāspēlē pirmajā puslaikā. Tagad jācenšas maksimāli ilgi spēlēt uzbrukumā, lai rīt laiks. Un atkal nepareizs bloks, bumba atņemta. Račkausks. 7 metru sodametiens uz Latvijas izlases vārtiem. Veršakovs spēlēja aizsardzībā jau atrastamies zonā, un jūs tagad redzējāt, cik uzmanīgi tieši tam arī sekoja Andrejs Gusko. Rasikevičs pret Bražņikovu. No vārtu staba bumba ielido vārtos. 12-15. Vēl minūti mums jāspēlē mazākumā. Andris Gulbis, Latvijas izlases galvenais treneris, pieprasa minūtes pārtraukumu. Lietuviešiem uz aizsardzību ar 20. numuru nāk Vaidots Gross. Un tagad jau mūsēja izmanto minūtes pārtraukumu. Nelielām vairāk uz to sānu līniju. Paspēlēt te pret to līniju apakšā uz vidu vairāk. Pret vidu. Un tā varbūt pāries uz to. Tā kā spēlē 5-5, tagad beigās, tu taisīt to krustap līniju. Krustap līniju. Tad mazāks. Mazāks. Tā patrūks, ja? Tikai neapsēs. Vai laiks pēdāk. Tad ir maliņi sāk to pirmie. Tikai jāsliet caur un 5 minūtes nopalīdz. Visi ir labi. Visi ir labi. Давай! Šim fotogrāfam varētu sanākt ļoti interesantas bildes, manuprāt.
no šādas pozīcijas fotografējot. 15-20 Latvija vadībā, 54 sekundes. Mums vēl būs mazākums un mums uzbrukums. Jācenšas kaut kādā veidā novilkt šo uzbrukumu līdz galam, līdz tam brīdim, kamēr būsim pilnā sastāvā. Ļoti svarīgi ir uzvarēt ar vairāk nekā vienu vārtu starpību, nevis tikai uzvarēt, bet pagaidām par vārtu starpību nerunāsim. Par to runāsim pēdējās minūtēs, ja būs jēga, protams, par to runāt. Kļūdās Veršakovs, aptur Kuzminu 9 metru brīvmetiens, bet jāuzbruk pacelta tiesneša roka. Sabonis atkal pret Klešniku. Viņš nav radinieks Arvīdam Sabonim, šis 3. numurs. Bražnikovs pirmais ar bumbu. Lazdiņš. Andrejs Kuzmins, Veršakovs. Kļūdās Māris Veršakovs piespēlē. Un ar bumbu lietuvieši ātrais uzbrukums viņiem Marcinkevičs 13-15. 3 vārtus pēc kārtas guva lietuvieši. No 15-10 panākot 15-13, samazinot vārtu starpību uz +2 Latvijai. Baltkrievu tiesneši nomierina Lietuvas trenerus, lai viņi neliekā visu laiku gar laukumu. Kaut gan es ļoti sen pazīstu Antānu Skarbāli kopš 80. gadu vidus, šķiet, kad viņš bija Kaunas Granitas galvenais treneris. Viņš nav no tiem treneriem, kas tur apstrīd tiesnešu lēmumus. Kas uzkrītoši to dara. Vēl viena mūsējo kļūda uzbrukumā, tā sauktā sava kļūda. Nevis, kad pretinieks piespiež kļūdīties, bet kad paši pieļaujam kļūdu. 29. priekšpēdējā minūte sākusies pirmajā puslaikā. 15-13. Vadībā Latvijas izlase, bet uzbrukumā lietuvieši. Viņi centīsies tagad maksimāli ilgi spēlēt ar 20. numuru Gross. Pārkāpuma nav. Klešniks. Arnolds Straume 16-13. Miļus Strauskas uz kājās bija piecēlies otrais treneris Lietuvas izlasē. Viņš arī strādā Islandē. Islandē ir, vai cik tas nebūtu dīvaini par tādu mazu valsti, tā teikt, ir viena no pasaules handbola lielvalstīm. Viss lietuviešu soliņš pielecis kājās, rēģējot uz šo pārkāpumu. 2 minūšu sots arī ir Atim Gailim, 2 minūtes. Pret, vēlreiz skatāmies atkārtojumā pret Grosu šķiet, viņš pārkāpa noteikumus. 42 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. Gross atstāja laukumu, Marcinkevičs nāk viņa vietā. Acīm redzot pēdējais uzbrukums pirmajā puslaikā, jo lietuvieši centīsies spēlēt līdz galam, lai neveiksmes gadījumā mūsējiem vairs nebūtu laika veidot savu uzbrukumu. Atājevs. Atājevam nervi neiztur. Bražnikovs bumbu atvaira, bet diemžēl tā paliek lietuviešiem. Marcinkevičs. Un atkal Bražnikovs atsit bumbu. Un atkal tā paliek lietuviešiem. Virsū noteikuma pārkāpums. 8 sekundes, 7. Klešniks. 7 metru sodametiens pēdējā sekundē. Noteikuma pārkāpums pret Margotu Valkovski un 7 metru sodametiens uz Lietuvas izlases vārtiem jau pēc puslaika beigām. Šis sodametiens tiks izpildīts, jo pārkāpums bija tad, kad puslaika laiks vēl nebija beidzies. Lazdiņš pret Keviču. 17-13 ar 4 vārtu pārsvaru
Latvijas izlases labā beidzas pirmais puslaiks. Tikai pirmais puslaiks 17-13. Un 36-20 uzvarēja rumāņi un spēlē arī šovakar Antants Skarbālis jūsu ekrānos, Lietuvas komandas galvenais treneris. Pirmajā puslaikā mūsu izlasē visvairāk vārtu guva Evarts Klešniks, 5, 3 Arnoldam Straumam, 3 un visi 3 ar 7 metru sodametieniem Aigaram Lazdeņam, pa 2 vārtiem guva Māris Veršakovs un Andrejs Kuzmins. Lietuvas komandā 5 vārti, 4 no tiem ar 7 metru sodametieniem, 1 no spēles ir Rasikeviča rēķinā, 4 vārtus guvis Marcinkevičs un 3 jaunais Navickis. Lielākais pārsvars, kāds mūsējiem bija pirmajā puslaikā, tie bija 6 vārti, vairākas reizes. Tie, kas neredzēja pirmo puslaiku, var pateikt, ka lietuvieši samazināja rezultātu starpību arī līdz 2 vārtiem, 15-13, bet pirmā puslaika galotni mūsējie nospēlēja labāk un guva vēl 2 vārtus, 17-13, 4 vārtu pārsvars Latvijai. Nesteigsimies ar uzvaras svinēšanu. Kaunijā pēc pirmā puslaika Lietuvai bija 5 vārtu pārsvars, 16-11. Un toreiz daudz netrūka, lai mūsējie atvestu no Kaunijas vismaz 1 punktu. Vārtos mums ieņem vietu Bražņikovs, tas arī saprotams. Vārtsargu izvēle mūsu trenerim bija tieši visgrūtākā. Gan Bražņikovs, gan Babra, gan Helmuts Tihanovs, gan Dainis Putra. Visi 4 labi vārtsargi. Bražņikovs ir vispieredzējušākais, vismeistarīgākais no viņiem, ko viņš arī pierāda gan Kaunijā, gan šovakar Rīgā. Tad Aleksandrs Babra, ASK, ABLV pamatvārtsargs, Ludzas handbola audzēknis. Lietuviešiem vārtos atkal nāk Aruns Vaškevičs. Viņš sāka šo spēli, pēc tam jau spēles gaitā viņu nomainīja Egīdijs Petkevičs. Račkausks, Sabonis iespēja līnijā Stelmakam un 2 vārti un 2 minūšu sots Valkovskim. 14-17 Margatam Valkovskim 2 minūšu noraidījums. No muguras tā turēja Stelmaku. Tas ir slikti. Pirmkārt, slikti tāpēc, ka gan vārti zaudēti, gan arī paliekam uz 2 minūtēm mazākumā. 20 sekundes tikai nospēlētas otrajā puslaikā. Aleksejs Kuzmins ar bumbu laukuma centrā. Islandas klubā viņš spēlēs. Mēģināšu tagad izrunāt šā kluba nosaukumu. Afturelding. Šķiet, ka izdevās. Pirmā sezona ārpus Latvijas abiem brāļiem Kuzminiem. Viens Islandē, Aleksejs Andrejs. Viņš ar 9. numuru, viņš tagad ar bumbu Igaunijā, Igaunijas čempionu vienībā. Šokolād Boys. Starp citu kopā ar Riho Bramaneru. Latviešu izcelsmes igauņu spēlētāji, kurš savulaik arī Rīgas celtniekā spēlēja, un tagad ir viens no Igaunijas izlases treneriem. Cik tad var Klešniku turētais Krekla žņaukt? Kaut vienreiz vajadzētu kādu arī noraidīt par šādu spēli. Edgars Vadzītis. Ļoti droši, pārliecinoši. 18-14. Vēl minūte mums mazākumā. Račkausks, Bražņikovs atsit, Klešniks noķer, nav nekur tagad jāskrien, mums ir mazākums. Ja nav tīrs ātrais, Andrejs Kuzmins piespēl līnijā. Un šoreiz vadzīša metienu pieredzējušais Vaškevičs atsit. Viss jau bija pareizi. Laba piespēle, laba metiena pozīcija un vēlreiz 2 minūtes. Bija. No muguras aiz Krekla. Nevajag mūsējiem šeit sašust tik ļoti uz rezervis soliņu. Bija, skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Zaudēja pozicionāli un pēc tam no muguras jau aiz Krekla turēja Vadzītis Rasikeviču. Ir 2 minūšu noraidījums. Neko nevar padarīt.
nostum mūsu spēlētāju. Lūk, atkārtojumā Marcinkevičs, tas ir pārkāpums un 2 minūšu sots Sabonim. Beidzot, cik tad var provocēt Klešniku, cik var pret viņu spēlēt nemitīgi uz noteikumu robežas, uz noteikumu pārkāpuma robežas. Pēc pirmā mača Kaunijā Evers teica, ka pirmajā puslaikā viņam ļoti maz trūka, lai viņš atbildētu par šādu, tādu izteiktu provokatīvu darbību. Varbūt zināmā mērā lietuvieši uz to arī cer. Ja Klešniks kādam iesit un saņem uzreiz noraidījumu. Par laimi ar nerviem Everam viss bija kārtībā. Viens spēlētājs mums nāk atpakaļ, jau Valkovskis. 20 sekundes mums būs tikai pārsvars, kad būs abi. Evers Klešniks, 6. vārtu viņam šajā spēlē. 19-14. SNS Tusem, spēlētājs pagājušā gada EHF kausa ieguvējs. Šajā sezonā viens no komandas līderiem. Pagājušajā gan arī spēlēja daudz. Labs bloks. Bumba paliek lietuviešiem. Ja no vārtsarga bumba atstāja laukumu aiz gala, ja bez vārtu līnijas, tad tā paliek komandai, kas spēlējas aizsardzībā. Ja no bloka vai no malējā spēlētāja, vienalga no komandas, no laukuma spēlētāja, tad, protams, var uzbrukums turpināties. 7 metru sodametiens, tieši tā aizsardzības zonā. Aizsardzības zonā Bražņikovs bumbu atsit pēc Telmaka metiena, bet gan Kuzmins, gan Klešniks atradās aizsardzības zonā, un tāpēc arī šāds sots. Viss ir pareizi. Aleksandrs Babra nāk vārtos. Vēl 34 sekundes mazākumā mums un 52 Lietuvai. Rasikevičs pret Babru. Precīzi. 15-19. Ļoti spēcīgs, ļoti precīzs metiens. 15 sekundes mums mazākumā. Andrejs Kuzmins, Aleksejs Kuzmins. Atkal Andrejs Kuzmins. Andrejs Kuzmins, 20-15. Divi brāļi raustīja lietuviešu aizsardzību, kamēr tomēr saraustīja. Pilnā sastāvā Latvija un pēc 10 sekundēm arī Lietuva spēlēs pilnā sastāvā. Strasts viņiem nāks laukumā. Navickis saspēles vadītāja vietā atkal lietuviešiem. Veta, Račkausks. Navickis, pārter bumbu. Straume. Kas tur ir? Mūsējie, protams, uzskata, ka vajadzēja būt noraidījumam. Arī Skarbālis bija neapmierināts, ka bumba palika mūsu komandai. Pret Klešniku individuālā sekšana, Sabonis, tas arī loģiski, bet mūsējie zina, kā šādas situācijas izmantot. Māris Veršakovs, 21-15. Trešie vārti Mārim Veršakovam šajā spēlē. 21-15, 5 minūtes spēlētas otrajā puslaikā. Račkausks, Navickis, Veta, Sabonis, Rasikevičs. Nav uzbrukuma, tūdaļ tiesneši pacels roku. Aizsardzības zonā. Viss ir pareizi arī šoreiz. Pēc tam jau pēc epizodes izskatījās, ka viss bija pareizi, bet Strasts tika apturēts atrodoties zonā mūsu aizsargam. Lūk, skatāmies vēlreiz. Strasts saņem bumbu un tur Margots Valkovskis atrodas aizsardzības zonā, spēlējot pret Strasdu aizsardzībā. Un tāpēc arī 7 metru sodametiens.
Atkal Babra vārtos. Un atkal Rasikevičs precīzs. Nekļūdīgi pagaidām izpilda 7 metru sodametienus gan Rasikevičs, gan Lazdiņš Latvijas komandā. Abas komandas pagaidām 100% realizē 7 metriniekus. Veršakovs, Andrejs Kuzmins. Pats paklūp. Un Bražņikovs lieliski spēlē. Atvaira bumbu pēc Saboņa metiena ātrai uzbrukumā Aleksejs Kuzmins. Veršakovs. Bumba lietuviešiem. Un nedaudz jānomierinās. Šādu hipodromu rīkot nav vajadzīgs. Kaut gan, varētu arī nedaudz paskrieties. Lietuviešiem ir gados vecāks spēlētājs. Domāju, ka skriešanas ziņā, funkcionālā sagatavotības ziņā mūsē varētu viņus pārspēt. Bet tomēr nevajag to darīt. 21-16 Latvija vadībā, uzbrukumā Lietuva. Nāk atkal 2 metrus 4 centimetrus garais Veta lietuviešiem. Račkāvskis aiziet uz labo malu. Veta paliek ārējā līnijā. Viņš ar bumbu. Un viņš arī gūst vārtus. Ļoti ātri mūsējie sāk no centra. Un Andrejs Kuzmins iemet no ļoti asa leņķa. Andrejs Kuzmins tomēr gūst vārtus 22-17. Atājevs Nevickis Veta. Tāda ārējā līnija lietuviešiem. Veta spēlē Granītas komandā. Šoreiz viss bija pareizi, šoreiz 9 metru brīvmetiens. Mūsu ierāda, ka bija nosteigāts. Atšķirībā no basketbola, handbolā 3 soļi bez dribla, basketbolā 2. Ties ir dažas nianses tur. Vai ir saskarē ar aizsargu vai nav. Vairāk kārt mēs jau šajā spēlē redzējām nosteigāts, bet bumba paliek komandai, kas uzbruk, jo nosteigāts saskarēja cīņā ar aizsargu. Atājevs, Klešniks viņu aptur. Derētu pāris reizes nospēlēt aizsardzībā un aizskriet ātrajā. Ļoti derētu. Veta. Kļūdās lietuvieši. Straume. Līdzenes vietas Straume zaudē bumbu. Tik ātri gribējās skriet ātrajā uzbrukumā. Nekas būs nākamā reize, tad ir jāizskries. Veta. Veiksmīgi uzbruk šis garais Kreilis. 3. vārti viņam jau. Ļoti pārliecinoši visus viņš guvis. Kalešniks met garām no ļoti labas pozīcijas. Vārtsargs jau bija pretējā vārtu pusē. Atlika tikai Everam trāpīt. Šoreiz nesanāca. Un garām met arī Rasikevičs. Kādam taču jāpaskatās, ka bumba ir vārtsargam. Nevis ar mugurām pret vārtsargu jāstāv. Bražņikovs nezin, kam dot. Girts Lilienfelds nāk saspēles vadītāja pozīcijā. Lūk, šis ir tas interesantais variants, kas Kaunijā ļoti labi nostrādāja. Lilienfelds vidū, Klešniks pa labi, Veršakovs pa kreisi. Arī tagad Andris Gulbis šo variantu izmanto. Redzēsim, kā būs šoreiz. Lilienfelds paceļ tiesnešu roku, jāuzbruk. Klešniks trāpa pa stabu, bet atliekušo bumbu noķer Valkovskis un ieraida augšējā stūrī. 23-18. Desmit minūtes spēlētas otrajā puslaikā, 5 vārtu pārsvars Latvijas izlasēji. Bražņikovs lieliski spēlē. Atvaira bumbu pēc Rasikeviča metiena no līnijas.
tad trāpot pa stābu bumbu atstāja laukumu. Klešniks tiek apturēts. Un nekas vairāk par brīvmetienu nepienākas. Atkal nāk Lilienfelds Kuzmina vietā. Veršakovs, Lilienfelds, Veršakovs, Klešniks. Tiesneši paceļ roku, jāuzbruk. Nesapratās Valkovskis. Nē, tur nekas nebūs. Nesapratās Klešniks ar Valkovski. Tagad Evers ar bumbu. 9 metru brīvmetiens saulēcīgi. Gross iznāca pretī Mārim Veršakovam. Neļāva izdarīt metienu. Straume, Lilienfelds, Veršakovs. Nedaudz nobijās uzbrukt pats. Klešniks uzbruk neveiksmīgi. Račkauskas pret Bražņikovu. 19-23. Klešniks nāk malā, nāk viņa vietā. Kas nāks viņa vietā? Viņa vietā nāk Aleksejs Kuzmins. Tas nozīmē, ka Lilienfelds ieņems Klešnika vietu labā inside pozīcijā. Nedaudz jāatpūš Severam. Viņam ir liela slodze. Un pret viņu arī spēlē briesmīgi Māris Veršakovs. 24-19. Mārim neapšaubāmi tā līdz šim ir labākā spēle izlases rindās. Un gal galā cik tad viņš ir spēlējis? Lietuviešiem nāk Veta atkal. Pasteidzās, man liekas, tiesnieši nedaudz ar svilpi. Un šoreiz mums par labu pasteidzās, jo piespēle jau bija aizgājusi līdz Sabonim. Deviņu metru brīvmetiens. Atājevs un nesaņem Veta. Račkausks. Veta pacelta roka. Vārtu staps. Latvijas izlases formā spēlē. Tas pats variants mums paliek uzbrukumā. Klešniks pagaidām iet tikai uz aizsardzību. Lilienfelds, Aleksejs Kuzmins. Gandrīz tiek garām metienu pozīcijā, bet no viņu tur aptur. Veršakovs, Straume. Veršakovs. 2 minūšu sots Atajevam. Gandrīz 14 minūtes nospēlēts Margots Valkovskis. Jūs ekrānos Superfund Hard klubā Austrijā viņš spēlē. Pirmo sezonu arī ārzemēs. Aleksejs Kuzmins. Jāizspēlē vairākums. Lilienfelds netrāpa. Viss jau bija labi, bet vienalga aizsargums vairākums jāizspēlē labāk, drošāk. Tur 7 metru sots un 2 minūšu noraidījums Aleksejam Kuzminam. Mēs neizmantojām vārta gūšanas iespēju un 7 metru soda metienu nav. 2 minūšu noraidījums. 2 minūšu noraidījums. Edgars Vadzītis nāk laukumā. 24-19, 5 vārtu pārsvars uzbrukumā lietuvieši. Nevickis. Te ir tas gadījums, kad nosteigāts, bet bumba paliek komandai, kas uzbruka, jo nosteigāt cīņā ar aizsargu. Aizsargs turēja Navicki.
Un vēlreiz apmēram tas pats. Račkausks. Pacelta roka. Vādzītis notur Račkausku, un tagad lietuviešiem praktiski uzreiz būs jāmet. Ja tā nebūs, tad viņiem bumbu atņems. Račkausks. "15 minūtes spēlētas otrajā puslaikā, un Veta trāpa apakšējā stūrī. Nu, neko te nevar izdarīt. Parietniet paši, 2,4 m augums šim spēlētājiem, viņš vēl uzlec. Nu, tur jāliek patiešām basketbolistu bloks. Tāds pretī tādiem pašiem jāstāv. Veršakovs, Klešniks. Veršakovs, Klešniks. Vēlreiz Veršakovs, Straume. Klešniks. Vārtus Staps glāb lietuviešus. Bet bumba paliek viņam. Sabonis, Brašnikovs. Kā bumba mums, 9 metru brīvmetiens. Tiesneši aptur laiku, jāuzslauka grīda. Skarbalis iet runāt pie Vladimira Kijaško, pie spēles komisāra. Vairākas tādas epizodes, kurās varēja nospēlēt labāk, kurās nedaudz pietrūka, lai pabeigtu sekmīgu uzbrukumu. Neļauj panākt lielāku kā 4 vārtu pārsvaru, bet te pašā laikā arī lietuvieši neizmanto savas iespējas. Kaut vai iepriekšēji atcerēsimies Saboni mūsai atstāja. Kuzmins tur tīšām viņu tā neķēra ciet, atstāja par ēsmu Bražņikovam. Pilnā sastāvā spēlē abas komandas. Arī mūsējā tagad ir pilnā sastāvā Aleksejs Kuzmins, Andrejs Kuzmins, Lilienfelds atmet uz malu. Pacelta tiesneša roka. Straume bumbu noķer, bet neiemet to vārtos. Nu, tādu nesaprotamu metienu viņš tagad izdarīja. Un uzbrukumā atkal Lietuvas komanda Gross, Atajevs. 21-24. Nedaudz jānomierinās uzbrukumā. Nav vajadzīgi tādi avantūristiski metieni. 17 minūtes nospēlētas, 24-21. Latvijas izlasē 3 vārtu pārsvars. Aleksejs Kuzmins, Lilienfelds, Veršakovs, Lilienfelds, Straume. Nu, kaut kas nesaprotams bumba lietuviešiem. Straume uziet virsū aizsargam, protams, ka bumba atņemta. Atajevs piespēle līnijā. 7 metru sodametiens uz Latvijas izlases vārtiem. Septiņpadsmit ar pusi minūtes spēlētas. Rasikevičs nāk un vārtos paliek Bražņikovs. Šoreiz vārtsargu maiņas nav. Un Bražņikovs atsit 7 metru sodametienu. Un agri vai vēl tam vajadzēja notikt. Nu, nevar būt, ka Rasikevičs būtu iemetis visus 100%. Aleksejs Kuzmins, Veršakovs, Klešniks. Tāda mums ārējā līnija tagad. Veršakovs, Aleksejs Kuzmins, Klešniks. Māris Veršakovs pārāk daudz cienamies ar aizsargiem. Nu, netiek līdz ar to metienu pozīcijā neviens no ārējiem spēlētājiem. 6-0 lietuviešu aizsardzība un spiež nāk tuvāk, protams, šāda aizsardzība aizsargiem, jo tur
Tiesnešiem pacelta roka atkal ir jāuzbruk, atkal jāizdara metiens. Nu, tas ir tā, nu, atkal sejā spēlē pret Klešniku. Nu, cik reizes to var darīt? 2 minūšu sots Tajevam. Un brīdinājums būs kādam no lietuviešu treneriem tūlīt. Un tagad jāizspēlē vairākums. Mierīgi līdz brīvam metienam. Nu, protams, arī jāiemet. Klešniks. Nē, tā nevajag. Tā nevajag spēlēt vairākumā. Vairākums jāizspēlē. Viens spēlētājs vairāk. Vai ne caur līniju, vai elementāru savilkšanu nospēlējot, atmetot uz malu. Bet nu, tā, lai metiens ir no drošas pozīcijas. Bražņikovs atsit bumbu, bet tā paliek lietuviešiem. Stelmoks tur to izcīna. Jāuzslauka grīda. Atis Gailis un Aleksejs Kuzmins. 21-24. Lietuva uzbrukumā Veta. Lietuvai skaitliskais mazākums. Arī to jāizmanto spēlējot aizsardzībā. Nedrīkst atstāt nevienu uz brīvu metienu. Tiesneši paceļ roku. Veta, Račkausks, Bražņikovs un šoreiz bumba paliek mums. Nedrīkst tagad nekur steigties. Straume. 25-21. Straume kā gāja, tā aizgāja līdz galam. Uzšķiet, ka šajā situācijā vispareizākais lēmums. Arī tāpēc, ka tika gūti vārti. Arnolds Straume. 25-21. 10 minūtes līdz spēles beigām. Vēl 30 sekundes Lietuvai mazākums. Nosteigāts saskarē ar aizsargu, bet, nu, izskatījās, ka jau pirms tam bija nosteigāts, bet, nu, pa vārtu pārlikni trāpa Novickis, Andrejs Kuzmins. Kas tur atkal notika? Nu, labs pusātreiz, nu, nesapratās Kuzmins ar Velkovski, vai piespēlēt līnijā, vai pašam Andrejam uzbrukt. Nāk Lilienfelds laukumā mūsu komandā un Aigars Lazdiņš nāk ar 10. numuru saspēles vadītāja vietā. Pirmo reizi. Viņš laukumā, nu izņemot tos gadījumus, kad viņš izpildīja 7 metru soda metienus. Pieredzējušais Aigars Lazdiņš. Lilienfelds, Lazdiņš, Straume. Viena minūte nospēlēta. Lazdiņam neizdodas metiens. Atliek šo bumbu iegūst Velkovskis. Un 7 metru soda metiens uz Lietuvas vārtiem. Margots Velkovskis ļoti labi nocīnījās. Ļoti labi nocīnījās un izcīnīja bumbu un izcīnīja 7 metru soda metienu. Vārtsargu maiņa Lietuvas komandā. Vaškeviču nomaina Darjus Čivīlis no Itālijas kluba Sekja Rubeira. Darjus Čivīlis. Jā, Lietuvas izlasē 3 vārtsargi šo spēli pieteikt. Bieži tā negadās. Parasti jau 2 vārtsargus piesaka Lazdiņš pret Čivīli.
26-21. Aigars Lazdiņš pagaidām nekļūdīgi izpilda 7 metru soda metienus. Atgādināšu, ka Kaunijā uzvarēja Lietuvā 29-28. Tagad ir 26-21 vadībā Latvijas izlases Strasts Prašnikovs. Bumba paliek lietuviešiem. Navickis. Astoņas minūtes līdz spēles beigām. Strasts. Veta. Nostaigāts, bet bumba lietuviešiem, bet laiks rit uz priekšu, un lai tik rit. Nākam trešdien, 18:30 šeit Latvija, Rumānija. Bražnikovs. Jā, šoreiz paveicās. Paveicās mūsējiem, ka Veta netrāpīja. Straume, Veršakovs, Lilienfelds, Aleksejs Kuzmins, Veršakovs jāuzbruk, roka pacelta un 2 minūšu sodam tur jābūt. Stelmoks pret Veršakovu nospēlē, atklāt sakot, uz noraidījuma robežas. Skaisti, ļoti skaisti gūti vārti, Girts Lilienfelds. Pēc Arnolda Straumas piespēles 27-21, vēl 6,5 minūtes jāspēlē. Veta. Navickis. Veta. Nē. 9 metru brīvmetiens, nav tīri atņemta bumba. Račkausks, Veta. Un nepareizs bloks Stelmoka izpildījumā. Bumba Latvijas izlasē nav jāskrien nekur. Nomaina atkal mūsu ieklēšniku. Viņš labi nostrādāja aizsardzībā. Un es domāju, ka Antāns Skarbālis beidzot saņems to, kas viņam pienākas. Sākumā viņam būs dzeltenā kartīte, ja viņš turpinās, tad viņš atstās zāli. Skaidrs, ka ir strīdīgas epizodes, skaidrs, ka komanda zaudē un gribas, lai visas strīdīgās epizodes būtu tikai par labu tavai komandai. Bet, gan jau Antāns Skarbālis nomierināsies un pats konstatēs, ka ne jau tiesneši vainojami pie tā, ka Lietuva zaudē ar -6. Andrejs Kuzmins. Vēlreiz Andrejs Kuzmins, Lilienfelds. Ilgāk jāspēlē uzbrukumā. Lilienfelds, pacelta roka. Neizdodas piespēle līnijā. Strasts. 22-27. Tūdaļ sāksies pēdējās 5 minūtes šajā spēlē, un no tām būs ļoti daudz kas atkarīgs. No galotnes. Atcerēsimies, kāda bija galotne pirmajā puslaikā. Lilienfelds pa vārtu stabu trāpa Girts Lilienfelds no ļoti labas pozīcijas. Jā, to vajadzēja iemest, to gan vajadzēja tagad iemest. Bet arī lietuvieši neiemet. Uzskrien virsū mūsu aizsardzībai. Un tagad nav jāsteidzas. 27-22. Straume, Veršakovs. Aleksejs Kuzmins. Lilienfelds. Lieliski nospēlē Girts Lilienfelds 1-1 apspēlē lietuviešu aizsargu un guls 28 vārtus. 28-22. +6. 4 minūtes 15 sekundes vēl jāspēlē.
Svetas metiens, balsta metiens. Bražņikovs gan paceļ roku, saka, veči mana vaina. Man šo bumbu vajadzēja atsist. 28-23, mazāk par 4 minūtēm jāspēlē. Nedrīkst neko sasteigt, jāspēlē ilgi, pacietīgi, līdz drošiem metieniem. Nu, protams, arī pietiekami aktīvi, lai tiesneši nenoņemtu bumbu. Pacelta roka. Ļoti ātri kaut kā tiesneši šoreiz pacēla roku. Un atkal Dirts Lilienfelds šoreiz neveiksmīgs metiens, bet tagad tiesneši atļaus vēl kādu laiku uzbrukt, jo bumbu atvairīja vārdsargs. Nu, jāgaida piespēle līnijā. Bražņikovs. Marcinkevičs pasteidzās šoreiz ar metienu. Minūtes līdz spēles beigām. 28-23. 28-23. Ļoti tuvu Latvijas izlase pirmajai uzvarai šajā kvalifikācijas turnīrā. Lilienfelds, Aleksejs Kuzmins. Tiesneši aptur laiku, tur jāceļas kājās mūsu spēlētājiem. Jāuzslauka Grīda, Andris Gulbs jūs ekrānos, Latvijas izlases galvenais treneris. Nu, es neceros, kad mēs Lietuvu pēdējoreiz oficiālās turnīros esam uzvarējuši. Man liekas, ka kvalifikācijas turnīros vispār neesam uzvarējuši. Kopš spēlējam. Straume no ļoti asa leņķa. Un Bražņikovs. Krasts ātrajā uzbrukumā, bet Bražņikovs šodien vienkārši lielisks. 2,5 minūtes vēl jāspēlē. 28-23. Uzbrukumā Lietuva. Račkausks, Veta. 2 minūšu noraidījums Latvijas komandā. Gandrīz līdz spēles beigām Margots Valkovskis. Jeb Gailis. Nē, Valkovskis atstāja laukumu. Jā, 4. numurs, Margots Valkovskis. 12 sekundes pirms spēles beigām mūsēja būs tikai pilnā sastāvā. Tas ir slikti tādā ziņā, ka lietuviešiem tiek dot iespēja samazināt rezultātu starpību. Jau teicu, ka grūti pateikt, kas beigās būs jārēķina. Iespējams, ka starp 3 komandām būs jārēķina vārtu starpību. Sarkanā kartīte tiek parādīta Margotam Valkovskim. Tas ir par 3. noraidījumu, jo handbolā tāda kārtība. 3 noraidījumi, tas tāpat kā basketbolā 5 piezīmes. Spēlētājiem ir jāatstāj zāle. Viņš var aiziet tribīnē, protams, apsēsties. Man liekas, ka drīkst viņš to darīt. Šeit pat manu blakus viņš arī drīkst atrasties, bet aiz vārtiem stāvēt nedrīkst. Minūtes pārtraukums. Divas minūtes un 12 sekundes ir atlicis spēlēt. 28-23. Skatītāji mēģina vilni. Jācer, ka tas būs uzvaras vilnis. Uzvaras vilnis tas būs, jo šajā laikā 6 vārtus lietuvieši negūs. Ir svarīgi uzvarēt ar vairāk nekā ar 1 vārtu pārsvaru. Tagad ir +5. Arī liekas, viss darīts, bet to mēs teiksim tad, kad būs atskanējis spēles beigu signāls. Lietuvas izlases uzbrukumā. Marcinkevičs, Navickis, Veta. Marcinkevičs, nav uzbrukuma, pacelta roka. Marcinkevičs uz malu, Strasts, Bražņikovs. Jā.
Klešnikovs šodien patiešām fantastiski spēlē. Andrejs Kuzmins neiemet no ļoti asa leņķa un bumba paliek lietuviešiem. Labi spēlē, labi spēlē Klešniks, bet tur bija kontakts ar Stelmoku un pagrūda viņš nedaudz Stelmoku, tāpēc bumba paliek lietuviešiem. Tūdaļ sāksies spēles pēdējā minūte, 28-23 joprojām +5 Veta un Brašnikovs atsit arī šo metienu straumē. Nu, kāpēc vajadzēja šo piespēli? Tiesneši aptur laiku, 56 sekundes vēl jāspēlē. Ar bumbu Latvijas izlase būs. Mums uzvara būs arī lielāka uzvara nekā bija zaudējums Lietuvā. Protams, būtu ideāli, ja varētu uzvarēt ar 6 vai 5 vārtu pārsvaru. Cerēsim, ka tas sanāks. Bet uzvara jau ir. Uzvara kā tāda jau ir. Klešniks. Andrejs Kuzmins. Sekundes līdz spēles beigām. Mūsu spēlētāji mudina publiku vēl skaļāk atbalstīt viņus. Bumba paliek Latvijai un paliek arī uzbrukums. 30 sekundes, 29 sekundes līdz spēles beigām. Visi skatītāji piecēlušies kājās. Nu, tāda atmosfēra sen nav bijusi handbola spēlēs. Jā, protams, tāda bija arī Ulbrokā, bet nu, šeit ir kaut kas vienreizējs. Navickis 24, 28, 15, 13 sekundes. Nu, mums tagad jāspēlē līdz galam. Kaut bez metiena, bet jāspēlē līdz galam. Nevajag neko sasteigt. Mēs esam uzvarējuši jau vairāk nekā zaudējām Lietuvā. 28, 24. Spēles galvenais varonis neapšābāmi mūsu vārdsargs Dmitrijs Brašnikovs, bet lieliski nocīnījās, lieliski nospēlēja visa komanda. 28-24 Latvija uzvar ar 4 vārtu pārsvaru un tagad gaidīsim Rumāniju. Nākam trešdien 18:30 šeit pat Rīgas Olimpiskajā centrā. Latvija, Rumānija. Latvija turpina cīņu par uzvarus šajā savā kvalifikācijas grupā. Apsveicu jūs visus ar uzvaru, par spēli jums stāstīja Anatolijs Kreipāns. Tiksimies jau trešdien.